Ierakstiet. Es jau savus roku atsēdēju. Bet tad nāk kaut kur šeit, vai var tev redzēt? Es tā pastaigāšos, jo psiholoģiski tas ir... Tev mandrāši? Nē, nav mandrāši. Psiholoģiskais, kā lekcijas jau mēs lasījis 10 gadu, es iemācījos vienu. Atceros, ka man pasniedzējs sēdēja tur akadēmijā un viņš lasīja vienkārši no lekciju. Un, kas pats lekcijas lasījis nedēļu, cīnījos, lai to lekciju sagatavot. Un psiholoģiski ir, ja jūs vēlaties pievērst uzmanību, tad paceļat balsi, nolaižat, sākat čukstēt, pustaties, anekdot kaut ko. Bet man ļoti nepatīk redzēt tās tukšās acis. Ja jūs jutīsiet, ka kaut kas sāk nepatikt, sākat tā lēni spārnam celt augšā, nu tā, klusējot. Es sapratīšu, ka jums tā tēma neinteresē. Tātad, man jau tur uzrakstīja, ka esmu rakstnieks, bet par rakstnieku man tur tāds Juris Jansons, tēvs bija Jansons vecākais, tēlnieku Jansona dinastijas aizsācējs. Kad es 2006. gadā lepni pateicu, ka esmu rakstnieks, viņš pateica, pagaidi, ja tu pēc 30 gadiem kāds tev lasīs, tad tu būsi rakstnieks. Līdz tam tu esi tikai skirbelētājs, papīru bojātājs un tam līdzīgi. Jā, ko jūs vēlaties dzirdēt? Tā. Nu tev vispār pēc tā paklusēšu. Tu grāmatu neesi pievarējis līdz galam. Kurš ir pievarējis līdz galam? Vispirms jau, ko mēs runājam? Es līdz pusē izlasīju. Mūsu priekšā stāv Arturs Balsts, mēs esam izlasījuši viņam latloku. Un te ir viņa veikums, neskaitāmās izzemes. Bet tā nav tava pirmā grāmata. Pastāsti kaut ko par savu agrāko literāro darbu. Es jau tāds cilvēks, kas mēģina ielīst visur un mēģina daudz ko arī izdarīt. Šī man ir otrā grāmata, ko es pabeidzu, un izdota viņa ir 8. Pirmā man bija humora izstāsteņi sagatavoti, bet kaut kā daudz, kaut kā menedžēšana nav man labākā pozīcija, es labāk to skribelēju, atstāju citiem to darbu, un tad man ir humors pogainie.lv. Jūs varat iet iekšā, paskatīties, kam nav interesanti, vai tagad uzreiz iekšā online. Tur ir humora grāmatas, tātad 4 stīri humori, izstāsteņi. Tad ir viens tāds seriāls sākās nebeidzamās turpinājumos, tur, kur policists stāstās piedzīvojumus un nevien to. Tad ir Juri Jansona, tas, kā es teicu, tēlnieku dzīves labākie tie piedzīvojumi humora veidā. Nevis memoāri, no kuriem cilvēki mirst nostu vai mušas sit, vai izmanto kā paliknes, bet tiešām ko var palasīties. Tad ir viena grāmata 2 daļās. Iesākums bija kā reāls pamats iz dzīves, ka tur sieva sataisīja ragus un aizgāja kļūt par miljardieru apkalpojošo personālu ar līdzvērtīgu atvalgojumu. Bet beigās sanās tur pārāk. Paši lasīsiet. Bibliotekās. Par šo grāmatu. Šī grāmata iesākums bija cerīgs. Tā kaut kur 97. gadā izlasīja Deivids Sarks, bija tāds žurnāls, rakstu pa kuršu zobeniem. Tad man kaut kā rīta pamodies. Precēju naktī sapratu, ka jāuzraksta stāsts par to, ka ceļnieki ugunskur vietā atrod salauztu kuršu zobenu, un viņš stāsta savu piedzīvojumu. Kā parasti visi labie nodomi beidzās ar to, ka sākās citi risinājumi. Un šeit arī 2003. gadā man tur pieņēma, ka pēc gada man konkurss bija senvēstures Spoguls, sāk rakstīt vēsturi, bet beigās aizgāja par fantāzijas žanru. Kā būtu, ja būtu? Turpinot šo alternatīvas tēmu, literatūra ir
par visdažādākiem alternatīvas veidiem, bet man par to alternatīvo pasauli ļoti ietekmē, es neatceros viņu tagad nosaukumu, bet sižeta līnija tāda, ka B-17 mūvedēji 43. gadā Ploešti naftas atradas Rumānijā, bombardēja, un tur vien notriec. Nezinu, no kurienes parādījies Messerschmitts, savādāks formas nedaudz. Un, kad viņi nogāžās notriektā ekipāža izglābjās, viņi savācās kopā, viņi konstatēja, ka viņi ir caur vārtiem iekrituši pasaulē, kur nav Amerikas. Tātad nav tabaks, tomātu, kartupeļu. Bet ir ļoti asiņaini austrumu, tur, kur tagad Sibīrijas pamatiedzīvotāji, kuri ir pakļāvuši Eiropu, un vienīgais spēks, kas viņiem var pretoties, tā ir Baltu liela valsts ar galvaspilsētu Saldu. Nu, tad attiecīgi tur, protams, ir labi angļi, kas mēģina viņus izmaiņas, protams, tehnoloģijas ieved iekšā. Protams, tie izrādās, ka tur tie Perkūnija, kā saucās Baltu lielvalsts, viņi ir izglābies arī tas Messerschmitt lidotājs. Nu, un tur ir piedzīvojumi, un beidzās ar to, ka šis vācietis ļoti talantīgs arī inženieris, organizators, intrigants, sazvērestības organizators, ka viņš gribēja iegūt arī Perkūnijas troni, kas viņam būtu izdevies, jo viņam tam karaļa meitu izdevās savaldzināt savos tīklos. Beidzās ar to, ka viņš prasa, kas ir Hitlers. Tātad viņi ir 3 pasaulēs vienlaicīgi sanākuši. Tātad no 2 pasaulēm vienā ir nokļuvuši. 3. Un tad sāku domāt, kā būtu, ja būtu. Daudz kas būtu. Ja būtu Žalgiris Teitoņi uzvarējuši, tad būtu pagriežies. Ja Krīviču Naugārde būtu spējuši izdzīt no šejienes vācu ordeni, kā zināms, tikai ar to pateicoties to, ka vācu ordenis ar visu Eiropas piepūli noturēja austrumu robežu, jo jūs varat pēc vēstures nepārtraukti gāja. Ivans Bargais ir slavenākais, Šeremetjevs, vēl pa vidu visādi bija, ir tas atspoguļots. Viss varēja pagriezties otrādi. Nu, te var veikt arī to, ka, ja būtu daudz reālisti ņēmuši vērā to, ka Latvija nekad neatkarīga nebūs, ko tur iet, ko tur mažoties, tur ar karogiem, jādzīvo tā vien ir, kā ir. Vai arī nebūtu pēckara vaidu karš, brāļu karš, kad latvietis slepkoja latvieti, komunisti stāvēja malā un priecājās. To, ko saucam par meža brāļu kustību, jo kas ko šāvis vairāk? Latvietis latvieti. Ko mēs gribam dzirdēt? Neko. Varbūt. Pastāst, kad tu gribi sākt tieši rakstīt šo? Cik ilgi rakstīji, jo darbs ir tāds apjomīgs. Es viņu nejūtu vienkārši to apjomu. Tā ir lielākā kļūda, jā. Kā es teicu, 97. gadā sāku čipināt, pielikt, bet no tā es aizgāju uz nākamo darbu, kurš beigās radās atvasinājums, un tagad man vēl būtu apmēram 4-5 grāmatas, kuras ir dažādā gatavības stāvoklī, bet man ļoti liels slinkums viņas turpināt. Atzīstos ļoti slinks. Es, piemēram, šodien 2 naktī pamodos, zinot, ka es neaizmigšu, es vienalga spītīgi centos neuzrakstīt tāds 5, 6, 8 lapas. 8 no rīta neizturēju un bija spiest uzrakstīt vienu vismaz. Tas ir tā. Jā. Bija tas senvēstures spogulis, ļoti uzrakstīja, ļoti man palīdzēja, ka man amerikāņi man uzaicināja pamācīties pie sevīm. Apceļoja Ameriku
trīs nedēļas. Līdz man viedēls bija kolēģis, vīrs, bija datoru, un tad es varēju viņu pieteikt. Savādāk es nebūtu pieteicis, jo apjoms ir liels, griežu noslieku klāt un tam līdzīgi. Nu, un atdevu Annelē. Bija ļoti patīkami atdeve. Tur bija jāizniedz 3 eksemplāri. 4. Nu, viens atnācējs redzēja, ka viņš ir izturējis līdz 2/3 un pāri un ielicis tableti iekšā, kā grāmatzīme. Lai mums sirds klausies sākās. Nu, pēc tam, kad paziņoja, ka nē, grāmata ir laba, visi bija sajūsmā tur, tas vērtētāji un personāls Annels, bet viņi man sūtīja tālāk. Irsti. Bez šitās tā dišciltības titula pirmā vārda frančiem. Ziņā. Es esmu ļoti inteliģents cilvēks, pieklājīgs, centīšos tās vārdas neizrunāt. Un tad sākās lielā epopeja. Apstaigāja visus, gandrīz vai. Un līdz apstājos aizgāja līdz Pētergailes. Tur man izdevās apkārdot. Tur man policista blēņu stāsts, vai kaprāla dāva Priešgalā izgāja šī grāmata. Izgāja ar šī grāmata cenzūru. Jūras Zvirgzdiņš tur izgāja vēlreiz līdzi, izņēma laukā tos ģermānismus, ko es centos nezināšanas pēc ielikt. Jo es centos šo grāmatu rakstīt ar tās vides, tā laika cilvēku domāšanu un tiem vārdiem. Lai nebūtu nekāda riņķi. Atvainojiet, Jūras Zvirgzdiņš Jā. tā kā izlasīja to darbu un... Viņš jau piekoriģēja kā otrs. Viņš norādīja kā redaktors, bet patiesībā redaktori bija māja. Es neatceros viņu uzvārdu. Viņi apteicās, no kāds publicēts un no kāds sadarbības ar manu nākotnē. Jo viņi burtiski nokāpja tas daudzums, ko es tur viņiem devu. Un vienkārši cilvēkam jūs paši paņemat grāmatu, lasat. Es aiz spītības vienu otru tur mēģināju izlasīt tās grāmatas. Esmu izurbis pārdesmit, 10,000 grāmatu savā mūžā. Un tagad tomēr es sāku savu laiku taupīt, tā kā jau tas smilšu pulkstens aizvien vairāk un vairāk birst tur lejā. Ir daudz grāmatas, kuras es vairs nevaru izlasīt, kuras es nolieku malā vai caurlakoju. Tāds ir, piemēram, Perumnova kungs, ļoti cienu viņam aizrautīgi, bet, ka viņš sāk tur rakstīt tos dialogus, runāt, savā starpā. Es saprotu, tas ir vienkārši, viņam ir līgums, viņam jāražo tā produkcija, bla, bla, bla. Tas nenozīmē, ka es viņu neiezinu. Es vienkārši saprotu, kā tas ir reāli. Tu teici, ka tu centies rakstīt šo grāmatu it kā tā laika valodā. Kā tā pašā lieta, tev tas labi ir izdevies atpildot tā laika valodā? Vai kāds ir vēl Zvirgzdiņš vai kāds cits vēl komentējis, kā tas sanāk? Latvu tekstos bija recenzija, Bārbals kundze uzrakstīja. Bārbals kundze man arī bija izdevniecībā Zvaigzne kādā 2012. gadā. Pateica, ka labprāt ņemt to grāmatu šajā izdotu, bet tur ir jāsamazina, tur vajag ar datoru to. Diemžēl izdevniecīga Zvaigzne man nepateica, ka mēs dodam ko savu redaktoru un tad griežam nost un veicinām. Kā tu savam bērnam kodīsi pirkstus nost? Nezināju. Tad no 2010. gadā bija man uzrādījies tāds veikls vīriņš, kas man apvārdoja, solīja, tur jātur. Bet, tas ir no tādiem veikliem vīriņiem, kas mēģina dabūt naudu, apsolot to. Tad beigās man apnika un es atdevu drukātavai. Viņa kā man mūsu kopsadarbības 7. grāmatu atdevu pagājušajā gadā 4 grāmatas izlaidu. Tā bija man pēdējā pagājušā gada. Ar to arī... Tu tad man te pārmet, ka es neesmu grāmatu izlasījis līdz galam. Es nepārmet, es vienkārši konstatēju juridisku. Labi, tu konstatēji juridisku faktu, bet te kā klāstošais ir izlasījis šo grāmatu pilnībā no labāk. Viņš ir pagātīgi cilvēks. Mēs cerams, ka viņš nemelo. Tu varbūt pastāti, pa ko šī grāmata ir. Es te zinu, bet tagad tu pastāsti tautē, ko tu tur esi tā, man te tik sīkā. Jā. Kā Bārbals kundze pateica,
izskatās pēc datorspēlēm. Nu jā, protams, no malas ir labāk redzēt, kad viens līmenis seko otram. Laiks vēl ir. Es teicu, ceļiet spārnu savu. Esat eņģeļi mani. Glābiet man no liekavārdības un pie visiem pārējiem. Doma bija tāda, ka daudzi cilvēki ir iegājuši iekšā tajā gaudulībā, kas bija raksturīga starpkara periodā, ka balti un latvieši ir miemīlīgi zemes kopēji, ka viņi jau neko, ka viņus jau tur mocīja, viņa nē, ka 700 gadu verdzības. Pirmie 200 gadi līdz Ērberga, slavenai pie valdes Ērbergas kaujai, jo latvieši bija pamat, viegli bruņotie, bet verbējās kara draudze vietējā Livonijas. Un tas bija viens no tādiem veidiem, ka es gribēju parādīt, ka mūsu balti, starp citu, zināt, ka daudzi no baltu ciltīm, kas bija, aizgāja līdzi vandāļiem uz Franciju, tur palikušie vietvārdi, tur ir ceļš pie Pirnei puses no baltu hidrnīm. Un arī balti arī sekojuši vandāļiem, slaveniem tie pašiem pārcēlušies uz Ziemeļāfriku. Jo izcelsmes reģions kas bija? Polija, tur, kur ģermāņi aizgāja prom, radās vakums un slāvu ciltīm, radās brīvā dzīves telpa, demografiskais sprādziens. Poļi ģenētiski ir arī pārpoļoti rietumu balti. Kas tā? Kāds nezināja, kāds zināja. Kas ir tie vandāļi? Tās ir ciltis, ģermāņu ciltis, kas ir švābi, alāņi, goti, kas lielajos vēstures griežos, kad ķīnieši izdzina huņus, huņiem radīja problēmas, viņi gāja uz rietumiem un spieda visas pārējās tautas 2000 gadu atpakaļ, kad līdz lielai huņu pārcelšanai lielākā daļa klejotāju nomādu tautas bija baltās rases pārstāvi. Vienkārši tā dzeltenā rasa bija tālajos austrumos pārsvarā. Un tad viņi ir atnākuši, tie mongolīdi. Gumiļovu jūs varat palasīt. Tur tiešām brīnišķīgi viņš aprakstīs savu etnoģenējas teoriju, bet mēs labāk mums jau ieejam jau pa tālu. Atgriezīsimies pie mūsu hauniem. Tātad ir galvenais varonis, ir tālrīts, saīsnāmā tālas. Un viņš ir cilvēks, kurā nerimstās, viņš ir tirgotājs, viņš ved tirgoties, savus tirgotāju draudzes, kara draudzes, kā tas ir, jo vienmēr ļoti ir tajos laikos vai bija viesmīlības likums, reizes tur bija šokāks, un tad arī tika reketīra likums izmantots pret tādiem tirgotājiem. Viņš ir, atgriežoties mājā, viņš konstatē viens nelabs cilvēks, kas ir iznīcinājuši vienu atsevišķu klānu un paglāba vienīgo tur atrast no tā klāna. Viņš tur adaptē, tā ka viņam ir problēmas ar savus X chromosomus nodošanu. Sanāk tikai meitas. Tajos laikos meitas, kā zinām, bija. Tas ir mūsu fantāzijā, protams, sievietes tādas. Tajos laikos jau ir tāds kārtīgs tēviņš, 2 metri. Viņam ir vāli 2 metri un pretī ir meitene 1,50 m. Meitene, protams, tur var izšaut elfs, tur lokus, tur, bet būsim realisti. Visu, kā tagad, nosaka spēks. Tā kā Ukrainas austrumos. Pirms tam Irākā, Ukrainā tā līdzīgi. Tad viņam tur sanāk, pašā sākumā tur ir paralēlā pasaule, pagriežās, un te ir viens trimdinieks. Es viņu nosaucu par Guķi, bet tagad es viņu būtu savādāk nosaucis. Tāds maz augu vīriņš, kurš ir deportēts uz šo paralēlo telpu, no viņa pasaules, kurš sāk stāstīt visu ko, bet vienlaicīgi tas jau ir tajās nākamajās grāmatās iekšā notikums apraksts pirms un pēc šīs grāmatas.
un paralēli šai grāmatai varētu arī būt, ka viņš ir no tās rūķu civilizācijas vai tautas, kā teiksim, viņš ir, un šeit ir ieradies viens tāds arī no paralēlās telpas, kuram ļoti interesētu, kā tas mums ir fantāzijā minēts, enerģijas avots, teiksim. Jo visi kari pasaulē notiek pārsvarā par enerģiju. Naudas enerģija, pārtikas enerģija, naftas enerģija un tā līdzīgi. Un tā kā Ruņzemē ir tāds artefakts, nezinu kādām civilizācijām, antimatērijas, reaktors, miniatūrs, kurš var apkalpot visu, ko tas sliktais rākulis, kas atgādina veidu šķiepuru, švaku, tādu kārnu, bet viņam ir arī telepātijas spējas, arī, protams, arī telekinēzi viņš var nodarboties, un viņam vajag enerģiju, lai varētu atvērt vārtus uz šo pasauli, sagrāt kā ķīlnieku dēlu, pieņem to, un tad tāls savāc savu rīkļu rāvē bandu, baru, kā Bārveles kundze teica, es teiktu, kara draudze, viņi sāk rāpot no vienas pasaules uz otru. Un, protams, es tur cenšos aprakstīt, bet, lai nebūtu, ka tur vienkārši centos tā izsmeļošāk, iespējas tāds kaut ko aprakstošāk. Protams, mans mīnus liels tas, ka tur nav sižetiskā līnija tik ļoti, ka tur būtu energizers viens pēc otra, bet, būsim atklāti, 11 gadus atpakaļ viņi tika nodot uz recenziju, uz izvērtēšanu, ja tagad viņi būtu rakstīti, viņi būtu pavisam savādāk. Es te ziemā pārcelāju to, ko es biju sācis rakstīt, sāku rakstīt taisnību un veselība. Sāku rakstīt tieši uz skrundas lokatora spridzināšanas epopeju. Kaut mēnesi pirms tam es biju paņēmis vienu to lēto grāmatiņu un sāku lasīt, un es šausmās saku galvu, kur ir fizika, ķīmija un viss neiespējamais tā samiksēts iekšā. Fantasy, energizers, viss notiek kustībā, bet nav paša galvenā. Ticamības. Protams, arī šajā grāmatā ticamība šur tur pazūd, bet es vismaz centos tā, balstoties uz vēstures faktiem, uz arheoloģiju, uz psiholoģiju, ezotērisko pusi piešaujot klāt. Kaut kas arī sanāca. Protams, paša centrālā nagla ir, kad viņš tomēr tālrīts savu iztēju baru dabūjis ir ar tas, kas viņa dēla sagrāvs sadarbības partneri, palīdzību ticis pie šī reaktora antimatērijas. Un viņš iekļūst tur, kur sākās jau grāmata pirms tam. Tā tad ir, kāpēc es to visu sāku teicu, jo, ja sāku pareiķināt, ja viena no hipotēzēm, Maskava vārds, tā Maskava ir teritorija galīgā ziemeļa austrumu pusē, kur balti ilgi rīvējās ar somugru ciltīm. Turpu šurpu tieši Maskava bija robeža ar baltu areālu izplatības. Tas ir aizies un paši varat baltu etniģēzi iepazīties. Romāna sākumā tu nekur it kā neparādi nelokalizē darbības vietu balti, bet tev pašam galvā tas tā kā tāls ir Latvijā, Lietuvā, Prūsijā vai kā tā? Tas ir hidronīmu nosaukums. Zuša, Ruža, Piemaskala. Tad darbība notiek Piemaskalā? Tas ir arī Smoļinska, arī turp vairāk uz rietumiem, bet var saprast. Tas ir pirms tam, katrā ziņā tavu darbību pirms slāvi ir sākuši spiesties, tas ir periods, kur varētu teikt, ka 6. 7. gadsimts, kad slāvi sāk spiesties pa Dņepru Donu uz augšu un sāk jau maz pa mazām iekārtoties uz tajā laikā reti apdzīvoto teritoriju pa kaimiņos,
un sāka spiest. Tātad tu teici, tas ir, tas kā tev iedomājies, ir 6. 7. gadsimts. 7. 8. gadsimts apmēram tā. Tur jau, tā, protams, grēkoja vēsturē, lai tur tā sanāk pretī. Tur sanāk, ka nonāk pasaulē, kurā caur citiem paralēliem vārtiem, kas ir aizgājuši ļoti liela daļa no baltu ciltīm. Mierīgāka pasaule, kur nav vietējie šie teroristi, izspiedēji un kuru visu nosaka vecā jau padome un nav iespēja, tā kā tagad nāk turpu šurpu sarmāti. Jūs zināt arī no vēstules apmēram, tā ir tāda cilts, kas līdz pat Lietuvas teritorijai staigāja regulāri, iegādājās karalaupījumu. Viens no vērtīgākajiem precēm bija cilvēki, protams. Tie paši Ivani Groznī karavīri ļoti mīlēja mūsu meitenes, un kalmiki savāca ļoti daudz, aizvāca un notirgoja gaišādānas zilcainas meitenes. Austrumos uz Urrājiem, pat kā tagad. Iekrīt. Tur ir uzradušies, jā, tur ir tāds Austris. Tas mūsu. Tā ir paralēla pasaule, kurā dzīvo baltu tie, kas pārākušies. Tas arī manā izklāstā apmēram izskaidro, kāpēc balti piepieši palika tik švaki. Ja viņi ir aizņēmuši tik lielas teritorijas, kāpēc? Somugriem īslaik rīvējās. Tur ir ļoti kapu vietas, arī ceļš Maskavas apkaimē ir ļoti populārs ar apusēji gūtiem miesas bojājumiem, kas nav savietojami un turpmāk dzīvības norises procesiem, gan mūsu, gan arī somugru skeletos konstatējam. Tad viņš piešķir, protams, kā saka dators, kā Bārbala saka, zobena, kurā ir, protams, no tehnoloģijas viedokļa mēģina izskaidrot, ka tas ir high-tech nākotnes. Ar iekšā ir, protams, sauksim to par enerģijas formu, kas ir balstīta uz anihilāciju. Iekšējo, ka viņš spēja caursist jebko. Tā kā gads iet uz beigām, tad kara draudze gandrīz nerūkošā cīnās un tiek līdz pat Tēvzemē, mūsu šo dimensiju. Un tieši nokļūst tajā vietā, kad sākās atkal kārtējie sirotāji, iekarotāji. Tad notiek, protams, arī epizode, kur Austris viens no tiem, kas saka, nevis izvēlās tīri latvisko cīņas variantu krūmos, bet tomēr cīnās pretī. Sakauj vienu pusi, tas iekarotais tad otru, un tad viņam viņš piedāvā tādu risinājumu, ka pārvākties uz mierīgāku vietu, kur nevācās visādi tur nezolīti kaimiņi un uzkundzēties vēlētāji. Tad viņi tur. Tie, kas aiziet ar viņu, aiziet, tie, kas paliek, tie tur dusmojās un tos vārdus nolīdzina. Lai būtu mierīgāk. Cīņas tad ļoti daudz nekā. Bet dzīve tāda ir. Cīņa nekā daudz. Tas mūsu pēdējie šie gadi ir ļoti mierīgi salīdzināšu mūsu telpā. Bet esmu ļoti daudz lasījis par leģionāriem. Kā tur bijis gājis arī par karu tēmu. Par otrā pasaules karu, tie klusē okeānā, par visu ko. Saprot vien, ka cilvēks ir divi populācijas ierobežošanas veidi. Vai mākslīgais, uzspiestais, tas ir bats, slimības, vai arī dabiskais, tas ir karš. Jūs, protams, varat strīdēties pretī, bet tā, diemžēl, tā arī ir. Cilvēks ir nesaprātīgs, viņš nekad nepieņems loģiskāko lēmumu, viņš strīdēsies pretī un blā, beigās tas sanāk tikai sliktāk. Tas tā. Mēs vēl daudz ko
Ļoti interesanti jums starp citu palasīt vēsturi ar šīs dienas acīm. Ko to ir paņemt atpakaļ, paņemiet kaut ko pirms krīzes, kas jauns vai tam līdzīgs žurnāliņus. Interesanti pēc paskatīties, kas bija viņi cilvēki tad, kas ir tagad. Par to, kas mūs valda par pasauli, šādi, kas viņi izmet valsā, tikai pēc tam novērtēja. Induls Ems, jūs atceraties, tur traktoru lietu, čemodāni, Somā, tur naudiņu, tur maz drusliņu, tā simboliski. Un viņš pēc tam stāstīja, viņš lasa žurnālu, viņam pienākā, bijušam premjeram pienāk arī analītiskie materiāli. Viņš 2006. gadā vai 2007. viņš pateica, ka briest ļoti liela, būs ārkārtīgi liels un pārmaiņas tuvojas austrumos. Un kad Eģiptē sākās sniegs, Mubarakam Lībija, tur un tam līdzīgi. Tas bija vēl ilgi pirms tam. Esam nonākuši līdz Ukrainai. Laikam jau nedod Dievs, lai nebūtu arī tāds prieks. Sāksies tie milžīgais pilsoņu karš. Es cik jau tur nebūs. Tas vienkārši no man teiz. Labi, laiks iet. Es tur karšu. Tas ir jautājums. Pareizi. Gribēju tieši jautājums auditorijai, palīdzību auditorijai. Jā, grāmatā ir mīlas tāds. Protams. Nepietiekami izvērsts. Es tagad labojos. Es saprotu, ka daudzi jau lasa, un ceļš daļais grib to brīnišķīgo, nesādīgo miesas kārs atainošanas ainas. Jo tie laiki, kad tur ieradās tie bruņinieki uz balta Mercedesa, ir beigušies, tagad interesē kails fizioloģisks process. Jā, protams, tur esmu ņemot vērā, jūs atceraties, senatnē bija ļoti populāri, ka ierodas ceļš no Tallinas ciemiņš, dot klāt vēl sildītāju. Kādi tajās laikos bija sildītāji? Ne jau eļļas vai elektriskie, meņķas, sievietes, Romā tur bija viss tās, neizteikšos, tā bija mūsdienu Bābele. Tur arī tāda aina, kad ierodās šitas mūsu knapi izklukušais austru karapulciņš, un tur uzreiz savācās visi šitie te pārbēgušie un sāk sūtīt savus jaunas sievas un jaunās meitas un uz svinīgo zootehniķa aktu, lai dažādotu, atsvaidzinātu cilti. Jo, kā es teicu, tā ir slēgta vienība, viss slēgta pasaule, līdz ar to nav iespējams iegūt jaunu genofondu atsveidināšanu. Visbagātākais, kur genofonds ir? Āfrikā, no kurienes mēs esam izmodificēti ārā. Visnabadzīgākais ir Dienamerikā. Jo tur, pēdējos 500 gados tur palīdzēja tur atģest. Pirms tam tur 30,000 gadu, plus mīnus, tur ir iztikuši ar visu ko. Starp citu, kāds ir gudrs? Jūs zināt, no kurienes ir nācis sifilis? No ko? No kurienes? Nē, droši sakiet. Kad tu mums aizbrauc uz vienu Ameriku, Mūjas klubu, pateicoties ar vietējiem meķiem, tad sifilis uz Eiropu. Jā, kad viņš aizgāja uz Ameriku apakaļ, viņš jau bija mutējis un jau kļuva nāvējoši tiem indiāņiem, kas līdz tam viņš bija pilnīgi nekas. Bet Eiropā viņš kombinējot ar kaut kādām slimībām, kas mums ļoti bija populārs, vēl tīrselti tur mums bija. Stinguma krampi, iedomājieties, otrā pasaules karā vācieši jau atraduši potēji, bet stinguma kramps tas bija nāvējoši ārkārtīgi. Mazākās krampiņi no šāda grīda vecs. Viss, to es beigts. To es visam nejauši izlasīju, te bija Madonā grāmata savāds. Viņa tēvs viņam strādājas pa ceļbūvē, un vācieši to stingumu krampi bija potējuši savējos, ar karbūstekņiem viņš, tas ceļbūvs meistars aizliedz staigāt pa tiltu ar basām kājām, tad būs uzreiz. Bet labi tālāk, viņš atceļoja šurien, bet kurienes Rietumu Indijas iedzīvotāji dabūja to mantu.
Antiļu salas tirgojās Cietzemi tirgojās līdz pat Andiem. No kurienes Andos dabūja? Izrādās alpaka ir lamām tas nekaitīgs mikroorganisms, kas dzīvo līdzās. Tātad sieviete agrāk piederēja vai no stiprākajam, vai tas, kas varēja uzturēt ģimeni. Protams, daba prasa savējo. Gani izklaidējās kā mācēji. Iedomājieties, cik 10 miljoni cilvēki ir miruši un cik 100 miljoni ir sagandēta dzīvošā franču iestrādē. Tas tā, mēs esam nonākuši līdz atsveicināšanas tēmai. Geina tika atsveicināta. Tāls, protams, tur satika arī tādu. Tas, kas viņai ārkārtīgi atgādināja viņa sievu, pirmo sievu. Ziniet, ko? Laukos, kad es iegādājos Gaisīja kalna apkārtnē sabrukušas gruvešus, bez ceļa, bez elektrības, bez nekā, tikai kurvus ar vārdiem, trupiem zaļiem. Bija palīgos pienācās man tāds vīriņš Tālis. Es ļoti no sākuma biju domājis to pirmo sievu nosaukt pa Maldu, pēc tam domāju, kaut kā, tā triviāli nosauksim pa Taldu. Ar šim Tālim sieva bija Malda. Tas tā saka, nākošais jautājums. Lūdzu, glābiet. Pirmais ir... Kāpēc jūs izvēlējāties šādu pseidonīmu? Baltepnoģenēzi ietekmēsiet. Es savu uzvārdu cenšos nesaistīt ar izklaidi. Man te bija nopietnas karš ar Latvijas bibliotekām. Es tad ziemā paskatījos un šausmās konstatēju, ka pseidonīms ir atšifrēts. Pseidonīmi, man ir 3 pseidonīmi. Kaprālis Dāvis, tas bija pirmā vienīgā grāmata, jo pēc tam, kā Dāva Baltā bola Afganistānā, viņš bija smagi ievainoja un guva mira, un tad, kā ieliek iekšā Kaprāla Dāva, tā lec ārā, mirušais. Tāpēc pārgāju uz A2 pozitīvus. Tas ir pa humoru sēriju un Arturs Balts, tas, kas ir godīgais kristietis šajā tēmā, visām citām tēmām, tikai ne humoru. Arturs Vaišs paliek tas, kas nodarbojās ar visu ko citu, sākot ar zinātnisko darbību, rokas grāmatu rakstīšanu un visu to pārējo. Tāpēc, kā saka, darbu ar izklaidēm cenšos nesaistīt. Nākošais jautājums? Tur bija minēts 5 grāmatu cikls, grāmatu beigās. Kādas domas par pārējām grāmatām, kā viņas vispār rakstījās paralēli, vai arī sākumā viena pabeidzās un tad nākošajām ķēries klāt? Man tāds pat nelēma kā Kasparam. Es nenormāls links esmu. Es uzsāku, tieku 75% pāri, tad nometu. Sāku nākošo, parakstu, nometu, nākošo. Es paralēli strādāju vairākām grāmatām. Un, kā saka, ja tā grāmata man būtu tikus tautā 2007. gadā, es jau būtu daudz vairāk sarakstījis jau to. Varbūt jau 5 viss. Bet tā kā visvairāk jau nokaut tas, ka tu uzraksti un nevar dabūt un papīra formātā. Tas visvairāk nokauj. Tagad, kad saka, 4 grāmatas aizgāja uz urrā. Tā kā esam cilvēkam brīvs laiks, tagad pagājušajā gadā man bija sākās aizpagājušajā gadā. Es varēju tur visus ņemt augšā un tikai nakti negulēt dienas sust. Tā arī ražojās tādu lietu. Tāpēc, kā es jau visu laiku teicu, ka es esmu uzsācis, nepabeidzis, uzsācis vienu, pārgājis pie otru. Vienkārši šis neskaitāmās citzemes man sanāca viss kaut kā atbilstošāk sen vēsturē. Jo fantāzija man bija minimālā no sākuma. Kā es teicu, salauztā kuršu zobens stāsts pārtver par fantāzijām. Tāda, diemžēl, tā ir. Labie nodomi beidzās tur, kur viņi ir. Es gribēju pajautāt, tev grāmata ir ilustrēta. Kaut ko varbūt vari pastāstīt par ilustrātoru, mākslinieku. Jā. Šis ir Latvijas goda pilsonis, kuram Latvijas Republika iedeva par nopelniem Latvijas labā, Ukrainas biedrības vadītājam, Georgijam Krutojam. Viņš šodien, diemžēl,
strādā, viņš labprāt nāktu, parādītu. Viņš ir noformējis apmēram pāri pa 500 grāmatām, pārsvarā apvārsnes bija. Ja kāds ir lasījis Ziemeļindijas pasakas, tā bija 70. gadu persiešu pasakas, viņš bija tas, kas ilustrācijas zīmē. Viņš attiecīgi arī noformēja. Un, protams, viņš man noformēja ilustrācijas sazīmē arī tas, kas ir pie rūgtās mielas un blā, 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 to otru grāmatu, kā mēs jau nevisai patīkami. Tas ilustrācija tāds ļoti labdabīgs, man likās grāmatā, bet grāmatas teksts ir tāds karmāts. Tas, jā. Nelēm tāda, ka es viņam tādu palūdzu savai sievai, lai viņa pārtulko krieviski. Jo viņam, kad latviski, viņam varbūt ne tā aiziet, tā uztverē. Viņš arī to, tagad es viņam iedevu šodien pirms braukšanas nākošām grāmatām, lai viņš tāpat kā pusgadu viņš mocīs viņus ārā. Tad arī iznāk. Rūķi ļoti latviski, tur, manuprāt, ir zīmēti vispār tā. Tas būtu rūķi. No kā vārds ir cēlies rūķi, zināt? Kā? No kāda vārda? Rūķerēt, rūķerēt, rūķerēt. Tieši no filologa viedokļa palasiet. Vārdu rūķerēt. Jautājums, kāds ir, teiksim, tas grāmatas secīšanas process, vai sākumā izplānot, un beigā, teiksim, kā būs, vai arī procesā tu uzzini pats, kas notiks tālāk? Vadāmais hauss. Izvērst. Es jau teicu, salauztā kuršu zobens stāsts. Mani tur izkaldināja kālēs, no kuru rūdas, kurus lāvins. Tad tu sāki, man ir moda tāda, ka kaut kāda gula vienā galvā, es cenšos piefiksēt, protams, var viņu pierakstīt, bet vieglāk ir diktafona funkcija, ja kurā telefona aparātā mūsdienās tagad ir. Un tad es viņu uzlieku uz papīra, un tad salieku pa sektoriem, kas apmēram varētu būt darbības, vietas, pārražas. Un tad, kad kaut kas uznāk virsū tā iedvēs, tad es sēžos klāt, un tie, kas no sākuma es te sēžu, pilnīgi nesaistīti kaut kādi avoti. Kad uznāk iedvēs, tad es spēju tikai lēkāt no viena un šito te otru, viņš saka. Tu, kad rakstu vispirms uz papīra, vai tu uzreiz rakstu datorā? Kādreiz rakstīju uz papīra. Tagad es jau pēdējo 8 gadu cenšos pa taisnu aiziet. Papīrs tas tomēr ir. Man ir tāds rokraksts, ka tur uz vista ar kāju tā neuzšvīkā tik daļ amatnieciski kā es. Man ir tiešām vēl zīmolu, gaišu zīmolu atlinājumu pavadīju kāds 4 gadus atpakaļ, lasot grāmatas, guļot, un tur visās tā bija slinkums, lai dātori iešā, kā viņš iestartējās. Koncerts man ir kāds pabies klada un konstatējis, ka es viņu nevaru izburtot. Vadošie kad es agrāk strādāju, es arī centos datoru rakstīt rokrakstu, un tāds ir. Tāpat kā mans raksturs, pasaules vadošie kriptologi izmisīgi mēģina atšifrēt. Tāpēc tur tikai man rokraksts dēļ viens no citu direktoriem tika nomainīts. Viņš nevarēja saprast, ko es tur uzrakstījis. Vai vadošo teroristu sarakstu, vai vienkārši kaut ko. Ja. Kāda ir, teiksim, vēstures pirmā avota, ko jūs izmantojāt, teiksim, rakstot šo grāmatu? Visdažādāk. Kā es teicu, es kaut kur 10 000 grāmatām izlasījis. Neskotāt tās, kuras pārlasījis 100 un pārējuši. Tātad, man bija tāda iespēja bērnībā, biblioteka blakus, vecāki īpaši man nemocīja. Apkārtnē man vecam puikas bija tālu jāmeklē. Līdz ar to es biju jau ieurbies grāmatās, grāmatā, ko sabeidzis ar acis daudz kur lasot uz sāniem. Zem segas tur arī bija maz drusciņi. Tāpēc
Man nav tāda, no kurienes smelties. Es vienkārši lasu. Bet esam kaut ko pārdomājot, kaut ko var jau piefiksēt. Nu, tā piemēram teikšu, ka to čukču paradumu to dot sievas, lai labāk atjauninātu. Viens, otrs, tad tā arī veidojās. Tad, kad kādreiz parādīsies vēlme, es viņu varu pabeigt. Un, protams, ir viens stimuls. Kā es teicu, šo grāmatu, es mokām, šitā mocījos. Nebūtu arī pabeidzis termiņā. Būtu bijis gudrāks, nebūtu pabeidzis, bet iedos to, kas ir padarīts. Būtu grāmatiņa īsāka, plānāka. Nemocītos. Tad cik šo grāmatu man sievasmā 2,5 naktīs izgrauza. 70 gadiem pāri. Arī staigāja apkārt, un es tik biezas grāmatu nevaru izlasīt. Nē. Un kā pieķērās, jā. Galvenais ir, kā saka, šo valodu sagremot, iejusties te ādā. Nu, Lārvels un Simpsona arī to pašu ir pateikusi, ka es centos no paša sākuma līdz pašām beigām būt tajā laikā. Citēju viņas vārdus. Nu, protams, kas mani slavinās, jā, es pats, šis godīgais kristietis. Ka neprasiet kādu kristietības novirzienam es piedaru. Es pats to nezinu. Bet, pēc tā, ko es tagad atbildu sakāt, tas izklausās tā, ka jūs nekāds īpašs materiāls neesat pētījis, neskait kaut kāds cits literatūra, bet, jūs sakat, ka jūs centāties lietot to valodu, un tomēr viņš tā kā, man liekas, jāpapēta tad būtu. Ir jāpapēta, bet saprotiet, pirms 10 gadiem, cik es biju izlasījis un cik tagad. Man arī, kad bezmiegs ir, es esmu ļoti daudz internetā izgrauzies cauri. Nu, protams, visādas noslēpumainas, vēstures. Būtībā jau neko jaunu gandrīz neatrodu. Ja ir kaut kur iet saitos angļu vai krievi ļoti populāri šeit visādas alternatīvās vēstures, kā būtu, ja tur būtu vai tur noslēpumi, vai tur masonu sazvērestība, vai tur blā, 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 vai tur būtu kaut kāds artefakti, kas ir, protams, ir Deinikenu un viņa visus šos līdzautoru varzu. Esmu izlasījis, pārlasījis, bija pat doma pašam no sava viedokļa skatīties. Paldies Dievam, kur nesā daudz sagrābies. Līdz ar to tās zināšanas, kāpēc veciem cilvēkiem vajag uzklausīt vecu cilvēku padomus? Tāpēc, ka cilvēks ir daudz gūs pieredzi. Kāpēc vajag uzjautāt, sekot savā jomā ekspertu viedokļiem? Tāpēc, ka šis cilvēks ir ļoti šaurs speciālists savā jomā, un viņš viskompetentāk zinās uz šo atbildi. Vienkārši esam savācies to informāciju, un man baigais nenormāls slinkums, tiešām slēngā sakot, nevaru sev piespiest pabeigt tās grāmatas. Es gaidu vienkārši, ka būs. Tagad es sēžu pie 2 grāmatām. Viena pabeigta, tie humors, tas ir pa 95%. Vienkārši jāsaslīpē līdz galam un jāgaida, kad mūsu ilustrators būs pabeidzis šo grāmatu deitā, kas man būs tas humora izstāsts, ko es pabeidzu 2006. gadā. Kad man izgāja laukā tajā 1. grāmata, es pusgadu laikā 2 grāmatas pabeidzu rakstīt. Man bija spārnos, viss aizies. Un, protams, nācās gandrīz 10 gadus gaidīt pilnus, lai viņi iznāk. Savam laikam ir. Jo tagad ļoti priecē tas, ka fantāzija nav tā tik populāra kā Lietuvā, vai arī citās valstīs, bet arī mums arī mostās. Aizvien daudz vairāk cilvēku mēģina raksta, sekmīgi raksta. Jo katram ir savs viedoklis, katram ir savu vēlmi. Katrs cilvēks, viņš var iziet ārā. Un cilvēki arī to pieņem. Jo ilgāk mēs arī runājam, tos faktus zina ļoti daudzi. Polīdz pasaka, tu lasi fantāziju, fantastiku. Šī ir darbnieks. Dāmu romāni. Čišķīši vadīgi. Fantāzija. Kur jūs esat redzējuši nesautīgu mīlestību, meitenes? Pastāstiet, ko puiši domā.
ko puiši pārpīpējāt, štuko, ko varētu izdarīt. Piedzerdīt un ievilkt krūmos. Ja nav istabiņa. Bet ne visi. Protams, ne visi. Mīlestība rodās pēc tam. Mīlestība rodās ar elementiem. Tu ir cilvēks. Labi, laiks. Viņam ir savs viedoklis, piekrīt. Es viņu nevaru baudīt. Man nepatīk tās slēņa, bet viņš pateicis. Viņam ir savs viedoklis. Viņam ļoti labi sanāca. Viskas? Es strādāju bibliotēkā un publicitātes reitingos. Es taisu katru mēnesi grāmatu topu. Viennozīmīgi Daniels Stīlmora, Roberts, tas viss ir topā. Jā. Fantastika! Fantastika, jā, tā arī fantastika. Krimināla romāna arī. Jā, bet tā. Cik jūs ir mākslā? Paskaties programmā. 2:30. Paldies.